Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas, Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Esi sveicināts podkāsta Pirmās attiecības 3 gadu jubilejas epizodē. Pat tiešām ir pagājuši jau 3 gadi, kopš pirmās attiecības skan, kopš mēs viņas ierakstām, kopš es tiekos ar visādiem foršiem, brīnišķīgiem cilvēkiem, gan speciālistiem, gan mammām un arī ar tētiem. Un mēs runājam par tēmām, kas ir ap šo laiku, kad ģimenē ienāk mazulis, un es ceru, ka jūs arī priecājaties tāpat kā mēs par raidieraksta jubilēju, un mēs ļoti, protams, priecājamies un esam pateicīgi par daudzajiem tūkstošiem klausījumu, kas ir redzami, ka jūs patiešām klausaties, un kāds varbūt arī YouTube'ā klausās, kāds Spotify'ā, kāds arī Apple tajā podkāsta vietnē. Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi par to, jo droši vien, ja nebūtu klausījumu, mums arī nebūtu motivācijas darīt tālāk, bet mēs daram tālāk un ir jau atkal ierakstīts epizodes uz priekšu un viss notiek, viss turpinās. Tā kā svinam kopā un šajā reizē ir paredzēts, ka šī būs mana solo epizode, respektīvi es pati ar jums parunāšu un pastāstīšu kaut ko, kas man liekas svarīgs par tēmu, kā tad lūgt palīdzību un kāpēc ir grūti lūgt palīdzību. Ceru, ka iegūsiet kaut ko no tā un ja jums patīk. Ja jums liekas, ka vēl citiem vecākiem, jaunajiem vecākiem vai varbūt arī vecvecākiem vai varbūt kādiem speciālistiem šis varētu būt noderīgi, tad lūdzu dalieties tālāk. Tas ir tas, kas palīdz tiešām arī mums, ja ir vēl vairāk klausītāju, vēl vairāk cilvēku iegūst šo informāciju, tāpēc varbūt tieši jubilejā īpašs lūgums aizsūti kādam ieteikumu uz šo podkāstu, vai tu to dari sociālos tīklos, vai vienkārši varbūt WhatsAppā, e-pastā, vienalga, kur tev tas ir ērtāk, padalies ar kādu, uzaicini kādu paklausīties šo raidierakstu, un es ticu, ka tā visi kopā mēs padarīsim pasauli par jaukāku, laipnāku vietu, tīpaši jaunām ģimenēm, jauniem vecākiem, maziem bēbīšiem. Un tagad tad laiks manai sarunai pašai ar sevi par palīdzības lūgšanu. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa un šis ir raidieraksts Pirmās attiecības. Un šajā epizodē es būšu viena, man nav neviena ciemiņa studijā. Un es vēlos ar tevi savā solo epizodē parunāt par to, kāpēc ir grūti prasīt palīdzību. Jo šī ir tāda ļoti aktuāla un svarīga tēma jauno vecāku ikdienā. Tik daudz tiek uzsvērts, ka ir jālūdz palīdzība, lai nepārgurtu, ka tas ir normāli, ka tā vajag, ka ir jāprasa palīdzība arī tad, kad parādas kaut kādas specifiskas grūtības, tā skaitā profesionāļu palīdzība, bet gluži vienkārši arī kaut vai savu vecāku, radu draugu palīdzība tad, kad gribētos atkal izgulēties vai vienkārši nesteidzīgi paēst vai vispār nav laika, lai pagatavotu sev ēst un negribas visu laiku izmantot pakalpojumus, ka kāds atved šo ēdienu, bet gribētos tādu mājās gatavotu. Ja? Es domāju, tās situācijas, protams, ir ļoti dažādas, kurās vecākiem būtu vajadzīgs lūgt palīdzību vai kurās viņiem tiek ieteikts lūgt palīdzību, taču nevienmēr tas realizējās un nevienmēr arī tas ir tik viegli. Tad kāpēc tas tā ir?
To es vēlos šajā reizē jums ieskicēt. Un iespējams arī tad beigās dažus ieteikumus pateikt, kā tad vislabāk noformulēt savu palīdzības lūgumu, ja tomēr izlemjat lūgt palīdzību. Pirmā lieta, kas man nāk prātā par to, kāpēc jaunajiem vecākiem vai vispār arī cilvēkiem, tas ne tikai par jaunajiem vecākiem ir grūti lūgt palīdzību, tas ir, ka viņiem šķiet, ka tas nozīmē, ka es pats vai mēs paši netiekam galā. Un ka tad mēs pirmkārt mums tas pašiem sev būs jāatzīst, un tas jau ietekmē kaut kādā ziņā pašvērtējumu, it īpaši, ja viņš vairāk balstās tajā, ka es visu varu, man viss sanāk un man viss ir jāvar. Ja? Otrs, protams, ka es atzīstos sev, nākamais grūtais ir parādīt to arī citiem, atzīt savu nevarēšanu. Šis ir ļoti, ļoti sarežģīts moments, un kurā brīdī tad viņš ir kļuvis īpaši emocionāli sarežģīts, jo dažiem varbūt liekas, kas tad tur grūts, ja, man vispār tā nav problēma. Problēma tā lielākoties ir tiem cilvēkiem, kuri ir savā bērnībā uzauguši ar tādām aprūpes personām, ja piesaistas personām, kas nebija tik iejūtīgas, tik ātri un atbilstoši nereaģēja uz bērna vajadzībām. Ja, bērns prasīja kaut kādu palīdzību, bet šīs reakcijas nebija pietiekami ātras vai piemērotas tam, kas tiešām bērnam bija vajadzīgs. Un iespējams, ka bērns izdarīja secinājumu, ka man ar visu ir jātiek galā pašam. Vēl varbūt arī, ka viņš tika kritizēts par to, ka viņš netiek ar kaut ko jau galā, lai gan īstenībā bija vēl pārāk mazs, lai viņš to varētu. No viņa tika pieprasīta tikšana galā situācijās, kuras bija pāri viņa iespēju robežām, un kur tomēr viņš būtu pateicīgs, ja kāds būtu vēl vismaz piepalīdzējis tajā. Ja? Arī šis var veicināt uzskatu, ka man ir jātiek galā, jo citādi uz mani dusmosies, citādi mani noraidīs, nemīlēs, apsaukās, salīdzinās ar citiem, kur citi tiek galā, tu nevari, un tā tālāk un tā tālāk. Skaidrs, ka katram tas stāsts apakšā šim var būt ļoti, ļoti individuāls, un tomēr tik dziļa tāda emocionāla nedrošība par šiem jautājumiem lielākoties ir saistīta ar mūsu agrajām bērnības pieredzēm, kur mēs nepiedzīvojām to, ka lūgt palīdzību ir pilnīgi normāla lieta, pieņemt palīdzību ir pilnīgi normāla lieta, un gal beigās arī mūsu vecāki nerādīja mums tādu piemēru, kā tas notiek, kad pieauguši cilvēki lūdz un saņem palīdzību. Drusku līdzīgs uzskats, kas arī var stāties ceļā šim, ir, ka es vēlos radīt priekšstatu, ka man viss izdodas un ka es ar visu tieku galā. Tas ir interesanti, man nāk prātā, piemēram, situācijas, kad jaunā mamma varbūt pat būtu ar mieru paaicināt uz konsultāciju kādu pepmammu, vai varbūt tās vērsties arī pie psihologa pēc palīdzības, taču viņas partners viņai to aizliedz, jo, mēs zinām, pepmamma dodas mājvizītē pie vecākiem, un viņam ir bažas, ka kāds novēros, redzēs, ka pie sievas vai attiecīgi pie viņiem, pie viņa ģimenes nāk kāds palīdzētājs, kāda palīdzoša persona, un ko tad padomās kaimiņi, viņi droši vien runās, ka ar mums kaut kas nav kārtībā, mums kaut kas nesanāk, ar mums kaut kas nav labi. Tātad ir tīpaši, ja mēs par katru cenu gribam uz ārpus parādīt, ka ar mums viss ir superīgi un viss izdodās, tad ir diezgan sarežģīti atzīt pat
nelielas neizdošanās, lai gan viņas ir absolūti normālas un pieder pie jebkura cilvēka, jebkuras mammas, jebkura tēta dzīves, ja, tīpaši ar pirmo bērnu, bet tikpat labi arī ar 2, 3, 5, 7 bērnu. Būs lietas, ko mēs varam labāk, būs lietas, ko mēs varam sliktāk, vai kaut kas, ko mēs nevaram vispār, un kur ir tik labi, ja mēs varam to atzīt un laicīgi vērsties pie kāda, kas mums sniedz tajā atbalstu. Bet šis uzskats noteikti atkal ir kaut kas, kas ir tam visam pa vidu. Nākamā lieta, par ko ir arī vērts padomāt, ir tāds iekšējs jautājums, kas īstenībā daudziem jauniem vecākiem tā atbilde nav īsti skaidra uz viņu. Cik tad man īsti ir jāspēj? Ja, kas ir normāli? Kas ir normāli jaunam vecākam jāiztur? Ar ko ir normāli jaunam vecākam tikt galā? Ja, vai normāli ir, es nezinu, negulēt vispār mēnešiem un celties ik pa pusstundai augšā, vai tomēr tas ir kaut kādā brīdī jau par daudz? Jo, ja es droši zinātu, ka tas ir par daudz, iespējams es uzdrošinātos tomēr prasīt palīdzību, bet ja nu tas tomēr ir kaut kādā normālības vēl robežā, un tas nozīmētu, ka es tā tad nevaru iekļauties šajā normā, tā tad es, teikšu tā, pēdiņās, protams, bet neesmu līdz galam normāls vai normālā, tad tas jau būtu satraucoši un labāk es šo palīdzību neprasītu. Jā, par ko ir vērts te padomāt, ka ir tīpaši, ja tā ir tavā dzīvē jauna situācija, nav jau vēl skaidrs, kas ir normāli, ja veidojās tikai kaut kāds savs normāli, tavs individuālais normāli, jūsu ģimenes individuālais normāli, un neviens to īsti nevar pats izvērtēt, saprast. Tas nenozīmē, ka kamēr mēs neesam šādu slēdzienu pieņēmuši, tad tagad tas ir ārpus normālā un es drīkstu, ka mēs nedrīkstētu prasīt atbalstu. Gluži otrādāk, jebkura jauna situācija, kas prasa adaptāciju, viņa prasa vienmēr papildus resursus no mums, un tāpēc arī ir dabiski, ka kāds varētu mums iedot arī papildus atbalstu. Vēl viena lieta, par ko būtu jādomā, ir zināmā mērā tāda robeža. Ne katrs cilvēks spēj sajust sevi. Atkal tas ir, diemžēl, jāatzīst lielākoties arī iepriekšēju traumatizāciju ietekmē. Ja, mūsu psihe sargā mūs un tādā veidā arī atdala mūsu jušanu prom no mūsu ķermeņa. Mēs nejūtam vairs labi savu ķermeni, bet savu ķermeni būtu ļoti svarīgi sajust, lai laicīgi spētu atpazīt, kur tad es pietuvojos robežai, kad man kaut kas ir par grūtu vai par daudz, un kad es pietuvojos, es apstājos, un tad es skaidri arī nokomunicēju. Viss, tagad es vairāk nevaru. Šiten ir tas punkts vai tā robeža, kur man ir par daudz un būs par grūtu. Atzīt šo, ka es esmu pie tās robežas, vai reizēm pat varbūt es to pamanu tikai jau esot pāri tai robežai, kur tas man ir par daudz. Īstenībā tas ir tāds sāpīgs process. Ja, atzīt, ka man ir par grūtu, par daudz. Sāpīgs, bet vienlaikus arī šis mirklis tomēr ir salīdzinoši īss. Jo tagad, kad es to pamanu, jā, es jūtu, piedzīvoju, ir par daudz, tālāk tad es varu uzdot sev jautājumu, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu sev palīdzēt. Ļoti, ļoti svarīgi ir arī šis otrais solis. Kas man ir vajadzīgs, lai es varētu sev palīdzēt, un iespējams arī kurš man varētu palīdzēt tikt ar šo galā. Viena ļoti populāra lieta, ko es arī dzirdu no jaunajiem vecākiem, kāpēc viņi neprasa palīdzību, ir es negribu kļūt nevienam par apgrūtinājumu. Un šis ir tāda milzīga empātija pret citiem. Jā, es tā kā iejūtos tajos citos un mēģinu iztēloties, cik daudz viņi var izturēt un kurā brīdī viņiem būs pa daudz. Tāpat laikā
Jo vairāk es iejūtos citos, jo mazāk man ir arī kontakts pašam ar sevi vai pašai ar sevi, lai sajustu, ka īstenībā es jau sen esmu pār savām robežām, un ja man kāds nepalīdzēs, tad tas slikti beigsies. Tās bailes kļūt par apgrūtinājumu ir lielas, un pieslēgšanās citu cilvēku vajadzībām vairāk nekā savām, arī, diemžēl, kas ir ļoti, tāpat kā jau iepriekš arī teicu, saistāms ar mūsu bērnības pieredzēm un ar fenomenu, ko psiholoģijā mēs saucam par parentifikāciju. Parentifikācija ir process, kad vecāki uzliek pārāk lielu, neadekvātu atbildību uz bērnu, kas nereti ietver sevī arī to, ka bērnam ir jārūpējas par šiem vecākiem. Tātad ir tādas tā kā apgrieztās lomas, un tas, ko bērni iemācās, viņi iemācās nejust sevi, nejust savas vajadzības, bet viņiem ir tādas īpaši uztrenētas antenas, kas ir pievērstas tam, lai sajustu, kas notiek ar citiem cilvēkiem un laicīgi noreaģētu uz citiem, jo skaidrs, ka vienam mazam bērnam arī šis, ja viņš to piedzīvo savā ikdienā, kļūst par tādu loģisku sakarību, ja, kurai, diemžēl, viņš tic arī vēl pieaugušo vecumā, tad, ja es ar savām vajadzībām vēl uzmākšos saviem vecākiem, viņiem jau tā ir tik grūta dzīve, viņi jau tā ir tik pārguruši darbā, viņi jau tā ir tik nomocījušies visām savām problēmām, ja vēl viņiem būs manas problēmas, tad viņi var vispār to neizturēt, tad viņi sabruks un gal beigās arī man no tā klāsies tikai vēl sliktāk. Ja, un es nedrīkstu šito izdarīt, ja es pats tikšu galā, tad es arī varēšu atlikt tādu visas ģimenes sabrukumu, ja es varēšu kaut kā to kontrolēt, ietekmēt, kas zināmā mērā bērnībā, protams, arī varētu atbilst kaut kādai patiesībai, ja, jo bērni atliekot savas vajadzības tiešām pasaudzē savus vecākus, un viņi ilgāk varbūt var izturēt kaut kādas savas problēmas, bet, protams, ilgtermiņā tāpatās tas nav nevienam nekas labs. Vēl viens iemesls, kāpēc ir grūti lūgt palīdzību, tad es būšu otram kaut ko parādā. Jo, ja tagad es lūkšu viņam, un viņš man neatteiks un izdarīs to, ko es lūdzu, kaut kad man būs jāatdara, un es īstenībā nezinu, kas tas būs, ko no manis šis otrs cilvēks prasīs, kad tas būs, vai es varēšu tajā brīdī, vai es gribēšu tajā brīdī, bet man būs ļoti svarīgi, ka es nepalieku parādā. Ja, jo mūsos visos ir iekšā tāda vajadzība pēc iekšēja līdzsvara starp došanu un ņemšanu, un palikt parādā ir tāda nepatīkama nelīdzsvara sajūta. Un šis līdzsvars izjūg, ja, tad, ja mēs kaut ko paņemam no otra un nezinām, vai un kad mēs varēsim atlīdzināt. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi šajā situācijā saprast, ka, ja es lūdzu otram palīdzību, nevis pieprasu, nevis uzskatu par pašsaprotamu, bet tiešām lūdzu, tad lūgums ietver sevī vienmēr arī to iespēju, ka otrs cilvēks var pateikt arī nē. Kā viņš var apdomāt, izsvērt savus resursus pieejamos un visu to situāciju, kurā viņš atrodas, un pateikt, nē, šoreiz es nevarēšu. Un tas ir ok, un man arī tas nē ir jāņem pretī lūguma rezultātā. Tas nenozīmē, ka obligāti ir uz visiem lūgumiem jāsaka jā, ir tīpaši, ja tie pārslogos mani pašu un radīs arī manā dzīvē kaut kādas problēmas, ar kurām pēc tam būs grūti tikt galā. Līdzīgi arī, ja es pieņemu palīdzību, man ir jāsaprot, ka jā, protams, tas otrs kādreiz var lūgt, bet arī ne uz visiem šiem lūgumiem man noteikti būtu jāatbild ar jā, es drīkstu teikt arī nē, un ka man būs šī izvēles iespēja, ka tas nenozīmē, ka es tagad esmu kaut kādā tāda uz verdzību piesakos vai esmu absolūti atkarīgs tagad no tā otra cilvēka tāpēc. Jā, šim, manuprāt, vajadzētu drusciņi arī
atvieglot šo un tāpat laikā arī padomāt par to, kā jūs izsakat savus lūgumus, jo reizēm cilvēki, kas netic, ka viņi ir pelnījuši saņemt palīdzību no citiem cilvēkiem, bet kādreiz to vienkārši, labi, es pamēģināšu, viņi to mēģina tādā veidā, ka viņi formulē šo lūgumu tādā veidā, ka tas neizklausās pēc lūguma, nav īsti skaidrs, kas tieši viņiem ir vajadzīgs, kāpēc viņiem vajadzīgs, un īsnībā jau tajā vien, kā viņi lūdz šo palīdzību vai prasa šo palīdzību, ir ietverts diezgan skaidrs arī atteikums, jo iespējams, ka tas otrs pat nemaz nesaprot, ko no viņa grib vai ka vispār no viņa kaut ko grib. Ja, šis ir arī par tāds termins psiholoģijā reinscenēšana. Ja mēs esam piedzīvojuši to, ka man nepalīdz, tad es neapzināti veidoju situācijas, reinscenējot to, ka man arī tagad nepalīdzēs. Ja? Un es taču teicu, ka man nepalīdzēs. Šis ir tāds arī viens no traumas simptomiem. Protams, ka šajā visā man ir jārunā arī par vajadzību pēc kontroles un pēc perfekcionisma. Atkal, man liekas, vienreiz jau es ieteicu, vēlreiz gribu uzsvērt savu ieteikumu mūsu grāmatai Perfekta apslēptā depresija, kas ir par perfekcionismu un kā ar to strādāt, arī ar tādiem praktiskiem uzdevumiem. Ja šī ir tava tēma, ļoti, ļoti iesaku šo grāmatu. Jo būtībā perfekcionisms arī ir kompensācijas mehānisms, kas ir izveidojies atkal jau iepriekš tavā dzīvē, mēģinot risināt sāpīgas situācijas, sāpīgas pieredzes. Kas ir ar perfekcionismu un grūtībām, ja man ir nepieciešama šī kontrola? Šie ir cilvēki, kuri pat tad, ja viņi prasa palīdzību, viņi turpina paturēt kontroli pār to, kā šī palīdzība tiek realizēta, kā tas viss notiek. Un rezultātā viņi paši līdz galam tomēr nevar izbaudīt šo palīdzības saņemšanu, jo pirmkārt nevienmēr tas ir tieši tā, kā viņi to ir iztēlojušies, un par to jau viņi ir neapmierināti un dusmīgi. Un otrkārt, viņi kontrolējot šo palīdzības sniegšanas veidu, tā arī nevar atpūsties, pārslēgties, izdarīt kaut ko citu, ko iespējams viņi bija domājuši un kāpēc viņiem šī palīdzība bija nepieciešama, jo kontrolēt un norādīt otram, ko tik visu viņš dara nepareizi un kā vajadzētu savādāk, arī ir diezgan smags darbs, pat ja es nedaru to tajā brīdī fiziski, tad emocionāli tāpatās tas no manis paņem. Un vēl viena lieta, kad cilvēks, kurš tad ir piekritis palīdzēt, bet saņem šo kontroli uzticēšanās vietā, lielākoties negribēs šo palīdzību piedāvāt atkal. Ir ļoti, ļoti nepatīkami piedzīvot šo kontroli, šo neuzticēšanos, tikt kaut kā kritizētam par to, kā viņš sniedz šo palīdzību, ka tas nav pareizi, nav pietiekami labi, un nekas labs ilgtermiņā neizveidosies ar šo palīdzētāju un šo palīdzības saņēmēju, teiksim tā. Tāpēc, domājot par šo aspektu, ir ļoti, ļoti svarīgi iemācīties, ja mēs gribam atdot kādam cilvēkam atbildību par kaut kādu uzdevumu vai procesu, kā dodot atbildību par to, mēs atdodam arī kontroli par to. Un mans parastais piemērs par šo ir, jo mammas mēdz sūdzēties, ka es tur atstāju tētim bērnu, un viņš tur bija tā viņu saģērbis, kas tas tāds vispār ir. Un tad es prasu, ko tad nozīmē tā saģērbis. Tur izrādās, bija kaut kas tur nesaskaņots, vai kaut kādas pidžamas bikses ārā, vai kaut kas tam līdzīgs. Es prasu, bet vai ir bijusi situācija, ka bērns, zandalēs bija izvests sniegā ārā, kas tiešām būtu neadekvāta situācija, bērns varētu saslimt. Nē, tāda situācija, principā jau apģērbts tas bērns ir, tikai ne tā, kā viņi to būtu iztēlojusies un kā tas būtu tas pareizais viņas veids, kā to darīt. Un šis tad ir tas punkts, kurā būtu jāspēj atteikties no sava pareizā veida, ja es atzīstu to, ka es negribu visu darīt viena.
Un, jā, perfekcionismu, protams, lielā cena ir pārāk liela pārslodze, kas pamazām var aizvest arī izdegšanā, un izdegšana arī, diemžēl, nerad saistās ar depresiju vai depresīviem stāvokļiem. Un gal beigās noslēgumā man gribas teikt arī, ka palīdzēšana dara laimīgu. Ja es varu kādam palīdzēt, es varu patiešām sajusties priecīgāks un apmierinātāks ar sevi, es varu sajusties kā labs cilvēks. Tāpēc ļauj arī otram piedzīvot labu un priecīgu, pat laimīgu sajūtu par to, ka tu palūdz viņam palīdzību, un viņš pat izrādās var tev palīdzēt, viņa kompetences un nezinu, laika menedžments sakrīt, lai tas būtu iespējams. Tad pēdējais, kā tad formulēt palīdzības lūgšanu. Pirmkārt, esat lūdzu ļoti specifiski savā palīdzības lūgumā, noformulējot gana skaidri, kā, kur un ar kādām savām spējām vai kompetencēm šis cilvēks varētu tev palīdzēt. Ļoti precīzi, nevis tikai piezvanīt, omītei un pajautāt, ko tu dari svētdien, bet pajautāt, vai tev būtu lūdzu iespējams svētdien atbraukt pie mums uz mājām vakara pusē un no 5:30 līdz aptuveni 9 vakarā pabūt ar mūsu bērnu un vakarā arī vēl pamēģināt nolikt viņu gulēt uz nakti. Vai tev tas būtu iespējams? Ja? Šis ir konkrēts palīdzības lūgums, jo, ja jūs sāksiet ar to, ko tu dari svētdien vakarā, iespējams viņi atbildēs, es te domāju, varbūt kādu filmu paskatīšos, vai, iziešu pastaigā, vai ja draudzene uz kafejnīcu, un citreiz tajā mēs jau dzirdam, viņa jau nevar, viņai jau ir citas svarīgākas lietas, viņai jau tas vispār nav svarīgi, ka mums arī kaut ko vajag, ko tad mēs viņu te apgrūtināsim, kas ir tikai tādi pieņēmumi, fantāzijas. Iespējams, ka patiešām omīt arī noklausoties šo specifisko lūgumu var teikt, jā, nākamajā svētdienā ļoti labprāt, bet šajā svētdienā man patiešām ir jau sarunāts, kad es eju tur, un es to nevaru īsti pārcelt. Man ir svarīga tā lieta. Un tad, tas ir atteikums, bet tomēr arī tāds apliecinājums, ka tas būtu iespējams kādā citā reizē. Vēl viena lieta par ieteikumiem, tas, ko es jau pamanījos drusciņā ātrāk pateikt, esi pārliecināts šajā lūguma izteikšanas brīdī par to, ka tev tiešām tas būtu svarīgi un ka tu būtu pelnījis arī saņemt kādu palīdzību. Tas nenozīmē, ka tev ir tiesības pieprasīt šo palīdzību, bet esi drošs, ka tev pienāktos saņemt palīdzību no citiem cilvēkiem savā situācijā. Citādāk pat tiešām tādas nepārliecināta palīdzības lūgšana ļoti bieži noved pie tā, ka cilvēki vispār nesaprot, cik tas ir tev nozīmīgi un ko tieši tev vajag. Ja viņi to zinātu, iespējams, ka viņu atsaucība būtu daudz lielāka. Un vēl viena lieta, atgriezeniskā saite. Es pieņemu, ka gan jau arī tu pieder pie tiem, kas ir gan pieklājīgs, un tad, kad kāds tev ir palīdzējis, beigās pasaki paldies. Tomēr, lai cik tas arī ir, protams, vietā, un ir ļoti svarīgi teikt paldies, pamēģini specifiskāk pateikt šo paldies. Pamēģini cilvēkam, kurš tev izlīdzēja, pāris teikumos aprakstīt, ko tieši viņa palīdzība izmainīja tavā dzīvē, tavā pašsajūtā vai jūsu ģimenes situācijā, kāpēc tas bija tik nozīmīgi un svarīgi. Un īsnībā tas nozīmē, protams, arī pats priekš sevis to noformulē vai pati priekš sevis, pārunājot arī savā starpā kā pāris un sniedzat šādu atgriezenisko saiti cilvēkiem, kas jums palīdz, un viņi arī varēs justies novērtēti ar to, ko viņi dara priekš jums, un gribēs iesaistīties visticamāk vēl un vēl.
Pēdējā lieta, ko man gribas pateikt šajā solo epizodē, ir viens tāds neliels stāsts, kas īstenībā man mudināja vispār par šo tēmu pastāstīt vairāk. Tā bija viena vēstule, ko es saņēmu Instagramā no vienas sievietes, kura rakstīja, ka vispār jau viņa labprāt gribētu saņemt pepmāmas palīdzību, paaicināt viņu pie sevis, bet viņai ir bail, kad pepmāma atnākus pie viņas un ieraudzījusi to, kā viņa dzīvo un kā viņa ar savu bērnu apietās un, nezinu, vēl kaut kādas lietas, tas nebija tur sīkāk aprakstīts, ka pepmāma viņu nosodīs. Un šī nosodījuma dēļ, ko viņa potenciāli varētu piedzīvot, viņa labāk neprasīs nekādu palīdzību. Un šis tā ļoti, ļoti sāpīgi, es atceros, toreiz iedūrās sirdī, jo visticamāk, ka tas ir tas, ko šī mamma piedzīvoja kā bērns, kad viņa gāja pie saviem vecākiem un lūdza palīdzību, ka kaut kas viņai nebija sanācis vai kaut kur kaut kāda kļūda bija vai kaut kas noticis slikts, un šie vecāki tā vietā, lai tiešām palīdzētu atrisināt šo situāciju un sniegtu emocionālu atbalstu bērnam grūtā brīdī, bija vispirms viņu nosodījuši, pārmetuši, kritizējuši. Un es esmu dzirdējusi arī tik daudz pieaugušu cilvēku stāstus, kas tiešām atcerās savas atmiņas, kur būtu tik ļoti svarīga vecāka tāda empātiska atbalsta sniegšana, bet ir bijis šis nosodījums. Un ir skaidrs, ja to mēs esam piedzīvojuši, ir ļoti, ļoti grūti iztēloties, ka sveši cilvēki pret mums varētu izturēties laipnāk. Un tomēr es ticu, ka tas ir iespējams, es zinu, ka tā ir. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuri tev ne tikai nenosodīs, bet kuri no visas sirds sapratīs to, cik grūti ir tavā situācijā un piedāvās sev iespējamo palīdzību. Ar šo tad es gribētu šodien arī beigt un no sirds novēlēt jums uzticēties tam, ka palīdzēšana dara laimīgu un ka jums apkārt ir daudz labu cilvēku, kas var jums palīdzēt, ja vien jūs skaidri arī esat gatavi viņam šo palīdzību palūgt. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka klausāties Pirmās attiecības. Es ceru, ka gaidāt arī drīzumā manas grāmatas jauno versiju, kas top lēni, bet tomēr top. Pirmās attiecības cilvēka dzīvē ar papildus nodaļām. Ka lasāt, ka klausāties un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām. Atā! Jā, tad arī noslēgumā vēlreiz teikšu paldies, ka klausies, un paldies arī, ka dalies ar citiem, un vēlreiz lūkšu un atgādināšu, tiešām aizsūti kādam, vai nu vispār informāciju par šo podcastu, vai arī varbūt kādu konkrētu epizodi, ko tev liekas ir vērts noklausīties, un ja nu sanāk, varbūt atsūti arī mums kādu sveicienu, kādu labu vārdu. Tie vienmēr ir ārkārtīgi motivējoši. Lai jums brīnišķīgs šis laiks, un mēs tiekamies jau mūsu 4. podkāsta gadā. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs.